Tev ir jādodas atpakaļ uz šo vietu. Ir labāk būt tur, kur Dievs ir, nekā būt tur, kur tu domā, ka tev vajadzētu būt, un tajā pašā laikā tu iznieko savu laiku. Dievs saka, ej atpakaļ uz mājām, tur ir nolikta svētība priekš tevis šajā laikā. Mūsu dzīves ir Dieva rokās, un Viņš zina tieši, ko tev vajag darīt noteiktā laikā. Dievs var runāt, un tu vari dzirdēt, to var interpretēt, un kāds tev var pateikt šo ziņu no Dieva, tādā laikā kā šis, un tev nevajag būt stereotipa cilvēkam, negatīvam, pārspīlēt lietas, kas saka, oi nē, mana dzīve ir šeit, un tas nav pasvītrots vienalga, ko domā vai kas tev notiek šobrīd. Bet, kad Dievs runā, Viņš runā no nākotnes mērķiecīgas darbības skatījuma. Viņš redzēja beigas no sākuma. Un ja Viņš saka tev iet atpakaļ mājās, tad tur ir īstenībā kaut kas priekš tevis. Viņš saka, ka Viņam priekš tevis ir paka, tavas svētības tevi gaida. Kā Rutei, šīs svētības nav nejaušas. Tas ir kaut kas, kas pacels tevi dzīvei. Tas ir kaut kas liktenīgs. Liktenīgs, lai tas būtu tavs, un tev vajag to lietu, jo tā lieta ir tas, kas tev vajadzīgs tieši tagad, lai tu būtu spējīga iet uz priekšu ar savu dzīvi. Rute pazaudēja savu vīru, bija atraitne, sekoja Naomijai, viņa vēlējās iet ar viņu. Rute meklēja dienu, kad viņa apprecēsies, jo viņai to vajadzēja. Un tu, tas, ko tu jūti, tas, ko tev vajag, ir tajā vietā, kur Dievs tevi sūta, lai tu tur dodies. Tā ir paklausība instrukcijai. Tu varbūt domā, ka tev ir šeit dzīve, tu domā, ka esi šeit apmetusies un sāki kaut ko brīnišķīgu šeit. Naomija dzirdēja, ka bats nāk un nekavējoties aizgāja. Viņa bija ceļā. Tas nebija viegli. Es lūdzu, lai Gars dod žēlastību paklausīt, ko Gars tev saka šajā momentā. Tas, kurš paklausa un iet aiz Dieva, un kur Dievs iet,